Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātais ministrs prezidenta kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Vēlos jūs sirsnīgi sveikt Latvijas 94. dzimšanas dienā un pateikties visiem, kas šajā brīdī ir kopā ar mums, ne tikai Nacionālā teātrī Rīgā, bet arī Latvijas novados, kur tieši šobrīd notiek svētku koncerti. Sveicu visus, kas šo svinīgo mirkli vēro televīzijā un internetā. Paldies visiem, kas šajā brīdī savas labākās domās ir ar Latviju un vēl tai labu. 94 gadi kopš Latvijas proklamēšanas dienas un nedaudz vairāk kā 22 gadi kopš neatkarības atgūšanas. Tieši tik tālu ir atskaites punkti, no kuriem varam vērtēt savas valsts attīstības ceļu laikmetu griežos un tagad. Es piedaru pie tiem, kas saka, ka pēdējo 22 gadu laikā Latvija ir paveikusi ļoti, ļoti daudz. Latvija skaidri pierādījusi sev un visai pasaulē, ka mēs varam nostāties paši uz savām kājām un atbildīgi celt savu valsti. Jā, mēs esam arī kļūdījušies. Mūsu kļūdas mums maksāja smagu tautsaimniecības kritumu, kas mērāms vairākos 100 000 aizbraukušo. Šķiet, tā ir rūgtākā no mācībām, ko esam guvuši atjaunotās neatkarības laikā un kuras sekas vēl neesam spējuši pārvarēt. Esmu par atbildīgu politiku, tādēļ uzskatu, ka vispirms jārada apstākļi, lai aizbraucēji varētu atgriezties un strādāt un nopelnīt sev un savai ģimenei. Mēs nevaram cerēt uz cilvēku atgriešanos tikai tādēļ vien, ka viņi mīl Latviju. Diemžēl ar to ir par maz, lai pabarotu un izskolotu bērnus, apmaksātu rēķinus un dzīvotu cilvēku cienīgu dzīvi. Politiķi pirmais un galvenais uzdevums ir rīkoties tā, lai Latvija to par uzņēmējdarbību un investīcijām pievilcīgu vietu, lai mūsu izglītības kvalitāte nerada šaubas, lai cilvēki, kas mīl un ciena šo valsti, te justos droši, pasargāti un pārliecināti par savu nākotni. Diemžēl pārliecības un ticības mums nereti pietrūkst visvairāk. Mēs turpinām vairot aizspriedumus un pieņēmumus par savējiem un svešajiem, par draugiem un ienaidniekiem, par pareizo un nepareizo valsts attīstības ceļu. Šis laiks, kad pasaulē un Eiropā notiek vēsturiskas pārmaiņas, ir īstais un izšķirošais, lai mēs vienotos, saliedētos, uzticētos viens otram un celtu patiesi stipru un brīvu valsti. Jo valsts tie esam mēs paši, ik viens no mums, kas ikdienā godprātīgi un atbildīgi pilda savus pienākumus. Lepojas ar mūsu tautas tradīcijām, ar tās stiprajiem ļaudīm. Latvijas stiprie ļaudis ir mūsu ģimenes, kuras audzina krietnus, strādīgus un atbildīgus bērnus. Latvijas stiprie ļaudis ir tie talantīgie mākslinieki, muziķi, aktieri, režisori, kas bagātina mūsu ikdienu un nes Latvijas vārdu pasaules kultūras telpā. Latvijas stiprie ļaudis ir paralimpieši un olimpieši, kur šogad Londonas olimpiskajās spēlēs parādīja brīnums vērts sniegumu, un tie, kuri palīdzēja viņiem par tādiem kļūt. Latvijas stiprie ļaudis ir zinātnieki, kuri rada jaunas idejas, skolotāji un mediķi, kuri iejūtīgi un atbildīgi dara savu darbu, policisti un kareivi, kuri piedalās arī starptautiskās misijās, uzņēmēji, kuri ir nodrošinājuši tautsaimniecības izaugsmi un rada jaunas darba vietas. Arī šodien mums ir iespēja sveikt tos stipros ļaudis, kas šajā svētku dienā ir saņēmusi valsts augstākos apbalvojumus, un šobrīd atrodas Nacionālā teātra zālē kopā ar mums. Paldies jums par to, ka devāt mums iespēju būt lepniem par jūsu sasniegumiem. 3 zvaigžņu ordeni, viestura ordeni un atzinības krustu šodien Melnkalnamā saņēma 66 cilvēki. Augsti godātie lielkrusta komandieri, lielvirsnieki, komandieri, virsnieki un kavalieri, lūdzu piecelieties, lai visa zāle un Latvija var jūs godināt ar aplausiem.
Paldies! Lūdzu, apsēžieties! Godātie klātesošie, visi, kas šobrīd ir kopā ar mums. Latvija, tie esam mēs un viss, ko mēs ikdienā darām, kā mēs izjūtam savu valsti, ko runājam un domājam par to. Veidojot savas valsts nākotni, meklēsim labo, balstīsimies uz pozitīviem piemēriem, novērtēsim to, kas mums ir dots, nevis žēlosimies par to, kā mums nav. Tādēļ šajā svētku dienā grib mums novēlēt iegūt kaut daļu tā spēka un ticības, kas Latvijas tautai piemita 1918. gadā un atmodas laikā. Toreiz līdzās latviešiem stāvēja visas Latvijā dzīvojošās tautas, jo mērķis bija viens – izcīnīt un nosargāt savu valsts neatkarību, un mums tas izdevās. Mēs toreiz nemeklējam ienaidniekus, jo ienaidnieks bija viens – sveša, uzspiesta vara, no kuras vēlējās atbrīvoties brīva un pašapziņīga tauta. Es ticu, ka arī šobrīd mēs gribam sevi apzināties kā patiesi brīvu un pašapziņīgu tautu, kas ir stipra savā dažādībā un saliedot vienotā mērķī par Latviju. Latvijas ļaudis. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē ceļi ir jābūvē tā, lai pa tiem varētu braukt ne tikai 1 gadu, bet gadu desmitiem. Mūsu šodienas lēmumu un darbs nosaka to, kā Latvijā dzīvos mūsu bērni, mazbērni un mazmazbērni. Esmu pārliecināts, ka Latvijas nākotne ir arvien ciešākā Baltijas valsts sadarbībā. No konkurentiem mums jākļūst par sabiedrotiem un kopīgi aizstāvēsim savas intereses šajā atvērtajā un ļoti mainīgajā pasaulē. Pārfrāzēt Raini teikšu, mēs būsim tik stipri, cik mūsu griba palikt, pastāvēt un neizplēnēt pasaules vējos un pārmaiņās. Viss ir mūsu pašu rokās, mūsu domās, mūsu pārliecībā. Dievs svētī Latviju!